Nu ko? Ui, es aiztaisīju ciet paiet. Hopā. Šitā. Nē, nepareizi arī. Es mainamies vietām. Aija. Nu tā, mēs dosimies meklēt tev to lielo maģisko kleitu un tad dalīsimies ar savām pārdomām par to, vai ir vispār iespēja nopirkt Latvijā kleitu, meitenei, kurai viduklis nav 60 cm plats. Kā tu domā? Es nezinu, cik man ir plats. Bet tev ir kaut kādas ekspektācijas par kleitu? Jā, nu, es tam pirmajā kā salonā Bonija mūs jau uzreiz iedzina iekšā kā kabinītē, droši vien, kā nāksies mērīt vairākas kleitas. Tu bija kāds izsapņots sapnis? Īstenībā nē. Filmēt un fotografēt šeit nedrīkst, bet es tā mēģināšu pa kluso. Kluso, kamēr neviens neko neredz, jo visas kleitas esot vienā eksemplārā, un tas esot unikāls dizains. Salonā Bonni, Jūlija. Šeit izrādās kleitas šī paši, līdz ar to var iegūt jebkādā izmērā savu vēlamo kleitu. Nu, redzēsim, kā mums veiksies, vai šeit būs īstā kleita. Pirmajai tā apakšējā daļa, jo viņa bija tāda gaisīgāka, tai trešajai man patika tas, ka ir pusgarās rokas mežģīņi un viņas tādas staipīgas. Bet apakšējā daļa viduklis bija pa zemu un baigie kruzuļi. Un elpot bija grūti. Tad mums piedāvāja 4 vienādas kleitas, precīzi fasonā vienādas. Neļāva filmēt, neļāva fotografēt. 4 vienādas kleitas un atšķirība bija tikai nedaudz krāsā un tas bija arī visu laikam. Mežģīni savādāk. Nu, mežģīns forma savādāk, bet principā mums piedāvāja reāli vienādas kleitas. Un abi divi tur mēs šo to atradām. Īstenībā pat ļoti īstenībā tas kleita, bet diemžēl es vispār nofotografēju tur vienu tādu variantu. Nu, un tāpēc bijām Pērlē, un Pērlē mēs nedabūjām pat nevienu kleitu īsti, kura mums tur tā kā derēja. Iesim nākošo salonu. Un sveiciens Natālija tev! Mēs zinām, cik maksāja tava kleita. Tikko to laikojām. Mans secinājums pēc apmeklējuma, kā vairākos salonos, visu var labot ar brošu. Nē, nu šita tāda kruncīja, tur piesprodisim brošu. Nē, nu mums tie spīguļi nepatīk. Nē, nu mēs kaut ko citā krāsā ieliksim vai ne un tā.